Jolantas Derkēvicas un Jānas Bunkus grāmatā Komunikācija atrodami vērtīgi padomi par tādām aktuālām integrētās mārketinga komunikācijas tēmām kā sabiedriskās attiecības, vizuālā, digitālā un krīzes komunikācija, reklāma un citas. Izdevumā iekļauti arī QR kodi, lai vēl vairāk vērtīgas informācijas lasītāji var iegūt internetā. Latvijas laikmetīgās mākslas centra tulkojumu sērijā izdotajiem darbiem pievienojas ukraiņu autores Oksanas Zabuško grāmata Visgarākais ceļojums. Tā rakstīta memoāru formā, kur trāpīgas personiskas atmiņas savijas ar kritisku analīzi un vēsturisko fonu. Lai izprastu Ukrainas triumfu pār Krievijas militāro pārsvaru, šajā tekstā autori aicina iedziļināties Eiropas vēstures notikumos pēdējo 300 gadu laikā. Džona Bogla mazā grāmata par saprātīgu investēšanu iepazīstina ar ieguldījumu veikšanas niansēm un investēšanas stratēģiju, kas ieguldītājiem nodrošina būtiski mazākas izmaksas un labākus rezultātus ilgtermiņā. Grāmata pasaulē guvusi atzinību ar tās praktisko un plašam lasītāju lokam interesanto skatījumu uz akciju tirgiem. Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds ir izdevis rakstu krājumu Bibliotēka un personība, fragmentu bibliotēkas. Autori uz personību, fragmentu un bibliotēku galvenokārt skatās Eiropas un pasaules kontekstā, mēģinot vienot grāmatniecību, lasīšanu, fragmentus un bibliotēkas ar filozofiju, kultūras vēsturi un cilvēka izpratni vairāku gadsimtu griezumā. 100 latviešu burti ir grāmata, kas kalpo kā neliels ieskats Latvijas dizaina mantojumā. Grāmatā ir apkopoti 100 burtu paraugi no dažādiem avotiem laika periodā no 1890. līdz 1970. gadam. Viens no grāmatas mērķiem ir izpētīt, kā mainījās tieši tie burti, ko Latvijas iedzīvotāji redzēja ikdienā, avīzēs, žurnālos, uz iepakojumiem un reklāmās. Vija Strupule – dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros, 16. gadsimts līdz 18. gadsimta 3. ceturksnis. Apskatītais periods Rīgas vēsturē ir laiks, kad interjeru apdarē dominēja krāsojumi un gleznojumi. Grāmatā apkopoti un daudzpusīgi analizēti gan interjeru piemēri, kas līdz mūsdienām visbiežāk nonākuši tikai kā fragmentāri atsegumi, gan ziņas par tiem dažādos citos avotos. Sniegt arī iespējami plaša informācija par Rīgas krāsotāju cunftes darbību un meistariem. Grāmata Ēdiena reprezentācijas kultūrā atklāja, cik daudzveidīgi ēdiens raksturo cilvēku un dzīvi. Ēdiens literatūrā palīdz raksturot tautas un valsts vēsturi, sociālo dzīvi un cilvēku psiholoģiju. Ēdienam ir nozīmīga loma sociālās, reliģiskās un nacionālās identitātes veidošanā. Āra Birzes grāmata Mācies viegli ir par skolēnu mācīšanās prasmi pilnveidi un labākiem rezultātiem mācībās un eksāmenos, kā arī izcils līdzeklis visiem, kuri vēlas uzlabot savu dzīvi un meklē atbalstu, lai spērtu pirmos soļus savu mērķu realizēšanā. Grāmatā tiek uzsvērta ideja, ka ir nepieciešama vien neliela apzināta piepūle, lai mācības, izklaide, hobiji un darbs kļūtu aizraujoši un sniegtu gandarījumu.